droši vien nav vērts vilkt laiku. Svētdien kopā ar 4 esošajiem Okārtas akadēmijas studentiem būs uz skatuves arī Mareks Kolāts. Say something. Sākumā ļoti liels paldies Reizijai un Aināram. Un paldies visiem maniem atbalstītājiem. Vāc, jūs man turat tomēr. Mareks ir izsprucis sveikā jau 2. nedēļu pēc kārtas, un tagad ir viens no 5, kas pretendē uz vietu fināla 4-niekā. Protams, kad redzu finālā, redzu jau sev Londonā skolā, kā es tur ēdu pusdienas skolas bufetē. Nē, godīgi sakot, viss iespējams. Es domāju, es uz finālu varu tikt tikai caur šo soli. Tā kā man viņš ļoti labs draugs var palikt. Vēlreiz apsveicu ar izglābšanos. Vēlreiz saku paldies. Balsojums bija dramatisks. Super. Es nezinu, skatītāji, lieliski. Es esmu nenormāli pateicīgs jums. Man tas krēsls paliks droši vien labs draugs arī nākošais nedēļ. Un es uzreiz varu pateikt to, ka tas man būtu nenormāls pārsteigums, ja es tiktu finālā. Tādēļ, kad tas ir baigi sarežģīti. Viņam bija jāpaliek. Un arī ir tas rezultāts, kāds tas iznākums vakar bija. Abas puses bija apmierināts. Tas, ka Mareks paliek, un arī Saipo bija laimīgs, ka viņš beidzot var doties mājās pie savas ģimenes. Mareks būtu izgājis, es būtu cīnījusies vēl šīs atlikušās 2 nedēļas ar visiem zobiem un ragiem tikai reiz 2. Reiz 2. Jā, jo es esmu par radošu un par trakajiem. Es saku, trakajiem pieder pasauli. Teici, ka es uz svītri sēdēšu, jā? Kopā ar mani. Paldies, man. Es atceros, es teicu, kaut kad mēs gulējām, es teicu, Nīcis, es gribu sagaidīt to mirkli, ka mēs būsim 5. Lūk, tas mirklis ir pienācis, un es esmu liekšā. Gribi tici, gribi netici, Mareks Kolāts. Esam 5.